Siguldas novadā pieejami 4 peldbaseini – Inčukalna sporta centrā, Krimuldas sporta centrā, Mālpils sporta centrā un Siguldas sporta centrā. Pirmo dienas daļu baseins izmanto novada skolēnu mācību procesam, kā arī blakus novada skolas. Savukārt dienas otrajā pusē baseins izmanto gan sporta skolas, gan sporta organizāciju biedrības, kas īsteno dažādas aktivitātes. Lai gan peldbaseini ir aktīvi izmantoti, tie ir pieejami arī publiskajiem peldētājiem, piedāvājot plašas iespējas dažādu vecuma grupām. Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu, Siguldas novada pašvaldība jau iepriekš Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros ir īstenojusi projektu Esmu vesels Siguldas novadā, kura ietvaros tiek piedāvātas iedzīvotājiem dažāda veida bezmaksas nodarbības, tā skaitā peldēšanas nodarbības senioriem. Un mums tiešām ir liels prieks paziņot, ka arī šogad mēs atsāksim šīs nodarbības, un no janvāra plānojās arī šīs bezmaksas nodarbības senioriem šajos visos pagasta peldbaseinos. Informācija par pieteikšanos būs pieejama Siguldas novada mājaslapā. Jāpiebilst, ka ik viens iedzīvotājs var apmeklēt sev tuvāko un tīkamāko baseinu, lai rūpētos ne tikai par savu fizisko veselību, bet arī gūtu iespēju relaksēties un atpūsties. Katrā baseinā ir pieejamas arī pirtis, tvaika pirtis, un arī atsevišķos baseinos ir hidromasāžas vannas, tā kā iespējas ir. Mālpils sporta centrā iespējams peldēt lielajā baseinā ar 4 celiņiem un izmantot bērnu baseinu, kas īpaši piemērots peldēt apmācībai. Baseina telpās pieejama sauna un burbuļvana. Regulāri notiek ūdens aerobikas nodarbības un senioru nodarbības. Inčukalna sporta centrā ir peldbaseins ar 4 celiņiem, 2 saunas un 2 hidromasāžas vānas. Tur notiek peldēšanas apmācības novada skolēniem, sacensības, kā arī glābēju kursi. Krimuldas sporta centrā ir peldbaseins ar 4 celiņiem un tā saklā zona ir aprīkota ar pretstraumas trenažieru un masāžas kaskādi. Mazais baseins ar plus 31 grādu siltu ūdeni ir īpaši piemērots ģimenēm, piedāvājot maigu hidromasāžu un geizeri. Papildus var izmantot saunu un tvaika pirti, pieejams arī peldēšanas nodarbības pašiem mazākajiem bērniem vecumā no 6 līdz 18 mēnešiem. Turklāt Siguldas sporta centrā tiek piedāvāts gan publiskās peldēšanas iespējas, gan sacensības 25 metru garajā baseinā. Ir pieejams arī grupu nodarbības, piemēram, ūdens aerobika, peldēt apmācības nodarbības, bēbīšu ārstnieciskā vingrošana, veselības vingrošana ūdenī un grūtnieču vingrošana. Mēs, protams, pildam arī tādu, sociālo funkciju ar pašvaldības atbalstu, kad mēs dodam iespēju gan nodarbībām senioriem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām sociālajām grupām. Paralēli mums ir arī mazais peldbaseins, kas ir, es pat teiktu, nemazāk svarīgs par lielo peldbaseinu. Mums ir arī ūdens atrakciju parks, kas faktiski ir vislielākajā mērā gandrīz 100%, bet ne 100% domāts atpūtai. Un šo ūdens parku ir iecienījuši faktiski visi Latvijas iedzīvotāji un ne tikai, un ar uzsvaru uz bērniem ar mazām ģimenēm, jo mēs esam droši, labi pārredzami. Mums tur ir pirtiņas, tāds pavisam mazais peldbaseins, tādiem zīdēnīšiem, kas pat tā kā rāpo, un viņi var, tas dziļums, tāds drošais dziļums, bet, protams, viss notiek uzraudzībā, arī tur mums ir uzraugs, kurš pieskata ne tikai bērnus, bet arī reizēm arī pieaugušos vajag uzraudzīt, lai nedara blēņas. Un mums ir 2 slīdrenes. Kas būtiski, peldbaseini darbosies arī skolēnu brīvdienās. Nav nepieciešams doties uz ārzemēm, jo peldēšanas prieki ir pieejami tepat Siguldas novadā.